Sākoties jauniem Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, Valmieras pašvaldība kā vienu no pirmajiem īstenotajiem projektiem iecerējusi industriālās teritorijas attīstības veicināšanu. Pilsētas rajonā, kur koncentrējusies liela daļa no dažādu nozaru uzņēmumiem, plānota infrastruktūras labiekārtošana. Tomēr, lai sekmīgi pretendētu uz Eiropas līdzfinansējumu, nepieciešama arī pašu uzņēmēju iesaiste un gatavība investēt savā attīstībā. Tāpēc pašvaldība viņus aicināja uz tikšanos. Uz tikšanos Valmieras pašvaldībā bija aicināti Cempu, Mūrmuižas un citu apkārtējo ielu uzņēmumu pārstāvji. Šī apkārtne ieguvusi nosaukumu Dienvidaustrumu industriālais parks, un tā ir viena no 3 industriālajām teritorijām, kas iezīmētas pilsētas tuvākajos attīstības plānos. Cempu iela teritorija pie Valmieras tīklu šķiedras, un visiem tiem pieguļošiem arī daudziem uzņēmumiem otra teritorija ir ap gaisa kombinātu, kas ir bijuši šo gaisa kombinātu teritoriju, un trešā teritorija jaunais, tātad šī iegūtā Valmieras pilsētas teritorija, kas būtu Valmieras industriālais parks. Un šādā prioritārā secībā mēs arī esam nodefinējuši šos potenciālos ieguldījumus. Jau nākamā gada pavasarī plānots sākt remontdarbus Cempu ielā, atjaunot segumu, ierīkot nepieciešamās komunikācijas, izbūvēt trotuārus. Uzņēmēji pagaidām vēl tikai iepazīstas ar plāniem, taču to, ka, piemēram, ielas šajā apkārtnē prasās pēc remontiem, gan atzīst. Tā doma, un tā vēlēšanās jau visiem tā gala uzņēmējiem vismaz 10 gadus atpakaļ. Un tā mēs no gada cenšamies kaut ko darīt, jo paši saviem spēkiem to ielu izbūvēt nevienu nevar. Un tomēr notiek pilsētā rekonstrukcijas un viss pārējais, ienāk daudz svešu uzņēmumu, viņiem viss palīgā tiek izbūvēt, viss rekonstruēt, viss ielas, viss pārējais. Mums rūpnieciskai zonai, Mūrmuižas ielā. Kā ir, tā ir. Pašvaldībā stāsta, ka šoreiz uzsvars tiek likts un atbalsts plānots tieši vietējiem pilsētā jau strādājošajiem uzņēmumiem. Daudz mēs runājam par jauniem investoriem, par jaunu investoru meklēšanu, piesaisti, bet mēs no otras puses arī sakam, jauni ir labi, bet mums ir jācīnās par savējiem, kas šeit strādā, ir izveidojuši darba vietas, maksā nodokļus, un varbūt mēs varam palīdzēt arī vēl kaut kādā jomā, ka viņu arī savu darbību var paplašināt. Tiesa, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, infrastruktūras attīstībai aktīvi būs jāiesaistās arī pašiem uzņēmējiem. Būtu nepieciešama vai jauna ražošanas atvēršana, vai paplašināšana un jaunu darba vietu izveidošana. Un tāpēc tam ir jāiet, kā teikt, miedarbībā, un mēs runāsim ar visiem uzņēmējiem. Tikšanās reizē uzņēmēji tika iepazīstināti arī ar attīstības plāniem abās pārējās industriālajās pilsētas teritorijās. Pirmām kārtām ir jābūt pretī uzņēmējiem, kas kaut ko attīstīs šajā teritorijā vai blakus. Tāpēc tas mums ir vēl tādā tālākā procesā. Un trešais ir Valmieras industriālais parks. Patreiz notiek šo zemes gabalu sadalīšana, jo viņš bija viss viens lielā zemes gabalā. Tagad tātad pilsētā iekrītošais zemes gabals tiek atdalīts no vispārējā. Un mēs arī esam oficiāli griežušies ar lūgumu Zemkopības ministrijā piešķirt šo zemes gabalu Valmieras pašvaldībai. Tā kā tas ir juridiskā procesā, viņš, diemžēl, nav ātrs. Ja kāds izrādītu vēlmi darboties 5 hektārus lielajā gaļas kombinātam blakus esošajā zemes gabalā, pašvaldība meklētu iespējas izbūvēt piebraucamo ceļu. Mēs gribam šo visu arī risināt kopīgi, un katrā ziņā šī teritorija ir vidi degradējoša, un no pašvaldības viedokļa mēs esam ieinteresēti, lai tur ātrāk kaut kas uzsāktos un lai šī vieta atdzīvotos. Un tāpēc mēs arī esam savos plānos ielikuši, lai atdzīvinātu šo vietu, un ja būs indikācija par to, ka tur var uzņēmējdarbīgi atkal attīstīties, tad arī no savas puses pašvaldība ir gatava atjaunot apkārt infrastruktūru. No uzņēmējiem vielu pārdomām. Tikšanās laikā gan tika minēts, ka viens no iemesliem, kāpēc uzņēmējdarbības attīstības iecers nesaskan ar iespējām, ir nākamajā plānošanas periodā ražošanas uzņēmuma attīstībai paredzētais nelielais atbalsts, kas ir liels izaicinājums un risks jaunu attīstības projektu uzsākšanai.